Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs kalnos nogaršojām labāko olīveļu, bijām ciemos pie druziem un izdibinājām šādus tādus noslēpumus. Apmeklējām seno Cfatas pilsētu un parunājām par kabalu vienā īpašā sinagogā. Šodien mūs gaida ceļi, mainīgas ainavas un unikālas dabas parādības. Kineret, tā ivritā sauc ezeru, kurš mums ir vairāk zināms kā Galilejas jūra. 4. daļa Izraēlas dzeramā ūdens tiek ņemta tieši no šejienes. Un tāpēc te visi tik ļoti pārdzīvo, ka katru gadu ezers nemitīgi izžūst. Katrā laika prognozē noteikti tiek sniegta informācija par ūdens līmeni Kineretā. Vispār šis ezers ir ļoti sens, un kā jau viss šajā valstī ar vēsturi. Tieši te Jēzus Kristus pavadīja lielāko daļu savas zemes kalpošanas laika. Te, piemēram, viņš satika zvejniekus Pēteri un Andreju, kuri kļuva par viņa pirmajiem apustuļiem. Te piepildīja viņa tīklus ar zivīm, un tieši te notika brīnums – iešana pa ūdens virsu. Jā, kad mēģina to iedomāties, parasta peldēšanās ezerā kļūst par kaut ko īpašu. Es nevaru atrast īsto vārdu, bet es esmu iemīlējies šajā valstī. Tā ir kaut kāda tāda jokaina sajūta, kādas nekad neesmu sajūtas nevienā citā ceļojumā vai braucienā. Man liekas, ka šī ir valsts, kurā Dievs ir bijis ārkārtīgi izklaidīgs, veidojot šo te visu panorāmu. Es šitam te kalnus gribēju saukt tā, pagaid, tā. Ko es tur gribēju darīt? Nē. Šitam kalnus. Nu, kad ļoti interesanti, ļoti neparasta, ļoti mainīga. Izraēla ir neliela valsts, un dienas laikā mierīgi var aizbraukt no ziemeļu līdz dienvidu robežai. Bet abrīnojami ir tas, cik momentāni, burtiski acu priekšā, mainās ainavas. Jo tikai pirms stundas aiz loga bija koši zaļumi, bet tagad pilnīgs tuksnesis. Sūtot bildes uz mājām, man arī jautāja, tas tā kā tiešām, tā daba tiešām tā pamainījās? Nu tā, tieši tā. Nekad nebija bijis tuksnesī, un tas bija iespaidīgākais, ko es esmu redzējis. Kā tas var būt, ka tev ir vienkārši pilnīgi visur, kur tu skaties, ir pilnīgs tukšums. Nekas tur neaug vispār, izņemot kaut kādas pilnīgas dīvainas zariņas no zemes. Jūdejas tuksnesis tikai izskatās neapdzīvots. Kopš senseniem laikiem šī vieta ir kalpojusi kā patvērums vientuļniekiem un nemierniekiem. Un vēl to jau vairākus gadsimtus apdzīvo beduīni. Vārds beduīns ir cēlies no arābu badauī, tuksnesis. Tā sauc visus arābu cilšu pārstāvjus, kas piekopj klejotāju dzīvesveidu. Izraēlas beduīni ir izceļotāji no mūsdienu Saudārābijas teritorijas, un te viņi parādījās aptuveni mūsu ēras 7. gadsimtā. Šodien Izraēlā ir aptuveni 150 000 beduīnu. No pašiem pirmsākumiem valsts cenšas pārtraukt viņu klejotāju nelegālo dzīvesveidu, būvējot ciematus un pilsētas un piedāvājot dažādus atvieglojumus tiem, kas piekrīt tajās apmesties. Tomēr daudzi beduīni paliek tuksnesī un dzīvo primitīvās barakās, kuras viegli var pārvietot no vienas vietas uz citu. Beduīni ir klejotāji. Viņi dzīvo tuksnesī,
Viņiem nav māju. Viņi gana kazas, darina sieru. Tā notiek jau ļoti sen. Es arī dzīvoju tuksnesī. Lūk tur. Mans klans ir ļoti sens. Vēl no krustnešu laikiem. To sauc Kābija. Agrāk mūsu senči dzīvoja netālu no svētā melnā akmens, Kāba. Tāpēc viņus tā nosauca. Bet pēc tam viņi izklīda visapkārt. Tas bija ļoti sen. Viņiem vēl bija tādi zobeni. Tas vēl bija pirms tam, kad mēs pieņēmām islāmu. Tad beduīni ļoti karoja savā starpā. Un tagad beduīni ir izmētāti. Te mazliet, tur mazliet. Man ir radinieki Sauda Arābijā, Izrēlā, Palestīnā. Bet es esmu dzimis te, un tēvs te piedzima, un vectēvs. Tagad es te turistiem pārdod krēles un lakatus. Man nepatīk skaļas vietas. Man vajadzīgs кlusums. И, наверное, вы знаете весь этот, всю пустыню как свой карман. Jā. Es te zinu visu apkārtni. Un kopš Kristus laikiem te maz kas ir mainījies. Viņš starp citu te ir staigājis. Tā ir rakstīts Bībelē. Jā, es viņās redzēju to, ka tūkstnesis viņus ir paņēmis un vaļā nelaidīs. Nelaidīs ne viņu, ne viņa bērnus, iespējams, ne viņa mazbērnus. Tas mazais puisītis, viņš nereiz nepasmaidīja. Un tomēr Izraēlas beduīni dzīvo dažādi. Tie, kuri apmetušies pilsētās, apgūst mūsdienīgas profesijas, iegūst augstāko izglītību. Nu, bet citi samērā veiksmīgi apvieno tuksneša zināšanas un biznesu. Lūk tā kā šajā kamieļu fermā, pašā Negevas tuksneša sirdī. Mīļukiņi. Kādi tev mīļukiņi? Lopi. Tas ir dzīvnieks, ko es nepazīstu. Nekad neesmu pazinis, un nekad viņu, vienīgais, ko es biju redzējis, bija zoodārzā, kā aiz sēdz. Ja man iekrist telefons riekšā, es vienkārši nezinu, kā es līstu viņam pakaļ. Vienkārši ielīst un viss, viņi jau to neko nedara, tie kamieļi. Kā tad, ka viņi nedara? Pasties, viņi ēd zemi. Kā tas ir, viņi neko nedara? Vai pasties, kā viņš ceļās? Ak, šausmas. Sveiki! Mani sauc Ahmeds. My name is Aya. Nice to meet you. What's your name? Aya. Aya? Yeah. Yes, I'm Jānis. Hi. Hi. Tātad, te visi kamieļi ir meitenes. Viņas ir ļoti mierīgas un inteliģentas, bet viņām nepatīk skaļi trokšņi. Varat runāt normāli, bet lūdzu nekliedzieet. Aija, tev tak teica, klusāk. Pasties, kā viņi sēž, tās kājiņas salocījuši celīšos abas divas. Tā, viņi ar kājām nedaudz paceļ ķermeni, lai to atdzesētu. Un kā viņi vēl uzvedās? Skatieties, gandrīz visi kamieļi sēž virzienā pret sauli. Visi tā sēž, paskatieties. Tur. Visi virzienā pret sauli. Tādā veidā visas nelielās ķermeņa daļas uzņem sauli, bet lielās aizmugurē paliek ēnā. Un apakšā arī izveidojas ēna, vēsums. Tāpēc viņiem ir maza galva. Vispār būt lielam tuksnesī ir problemātiski. Tad tu uzņem daudz saules. Mazs ķermenis uzņem maz saules. Bet kā mēs jāsim uz tiem? Ļoti ātri. No. Jā. Runā, ka kamieļi var paskriet ar ātrumu 65 km/h. Es noteikti negribētu sēdēt uz kamieļa, kas ir 65 km/h. Nekad uzsvarot. Es negribu. Ko tu mānies? Labi gribu, laikam. Nē, negribu. Labi gribu. Jānis ir mīgs pēdiņš. Jānim bail no kamieļiem. Labā ziņa tā, ka viņi izsmaida. Tiešām. Tas man patīk. Labi, no tā es nebaidos. Es pilnīgi jūtu, Jāni, ka šis būs tavējais. Jā? Man sirds daudzās vienkārši.
It's mine? This one? Jāni, lec virsū. Nē, es pagaidīšu. Tas bija tas mirklis, kas pārmet krustu. Turies ar abām rokām un atliecies atpakaļ. Jāni, es esmu ar tevi. Izskatās, ka šī dāma arī nav sajūsmā par savu jātnieku. Ai, negribu viņa celtnieks. Tajā mirklī es pārmetu krustiņu vēlreiz. Man būs tas dusmīgais. Viņa nav, viņa vienkārši ir cimperlīga dāma. Ir taču forši, vai ne? Tagad ir labi. Beigais mieriņš. Ko? Beigais mieriņš iestājās. Nu, jā. Šaura gan tā taciņa. Jā, atkal baidies. Višķiņā. Nebaid. Kur Mierīgi. tev jā. Tu jau esi tā drosmīgā. Jā. Kurai tu esi tas vecis. Jā. Tas bija forši. Bet es jūtos absolūtā drošībā ar to mūsu pavadoni. Absolūti mierīgs tāds, pilnīgi pārliecināts. Tev tādam ir jābūt, lai tu vari sarunāties ar dzīvnieku viņu valodā. Kādā valodā runā kamieļi, kas tie tādi nabatieši un kā garšo nāves jūra pēc reklāmas? Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Šie ir dromedāri, vienkupra kamieļi. Šī kamieļu suga ir raksturīga sausiem tūkstnešu reģioniem. Viņi dzīvo aptuveni 40 gadus. Vasaras vidū bez ūdens un ēdiena viņi var izdzīvot 10 dienas, bet ziemā vairāk par 20 dienām. Kad viņi sāk dzert, var izdzert vairāk kā 100 litrus 10 minūšu laikā. And is the water tank. Bet vai ūdens tvertne atrodas te? Nē, kupris nav vieta, kur tiek glabāts ūdens. Yeah, that's what I think. Jā, es tā arī domāju. Tur atrodas tauku krājumi, tāpēc, ka kamielim nav tauku slāņa zem ādas, kā zirgiem. Tādā veidā viņi svīst daudz ātrāk. Viņi var nest uz sevis vairāk kā 300 kg. Kā varat redzēt, viņiem ir garas kājas. Tas ir tāpēc, lai paceltu ķermeni pēc iespējas augstāk no zemes. Lai zemes karstums neapdedzinātu viņiem vēderu, jo vasaras vidū smilšu temperatūra var sasniegt 75 grādus pēc Celsija. Nu, cilvēks domādams nevarētu izdomāt tādas fiškas, kādas ir kamielim. Ļoti īpatnēji. Kā par visu ir padomāts. Vēl viņi var gandrīz pilnīgi aizvērt degunu, ja iekļūst smilšu vētrā. Un ausīs ir daudz spalvu, kā varat redzēt, lai neiekļūtu putekļi. Vēl viņiem ir skropstas 3 kārtās, arī pret putekļiem. Tas ir ārkārtīgi skaisti. Acis ir skaistas. And how long do you ride with Un cik sen tu jāji uz kamieļiem? Ja godīgi, es pat neatceros. Vispār es esmu zirgu treneris. Zirgus es mīlu vairāk. Yeah, why? Jā, kāpēc? Viņi ir ļoti gudri, ātri, ātri un ļoti skaisti, arābu rikšotāji. Bet kamieļi ir gudrāki par zirgiem. Yeah? Viņu gudrība izpaužas uzvedībā. Piemēram, ar zirgiem gandrīz vienmēr jāpielieto spēks. Zirgu jātur grožos, bet kamīli nē. Paskaties, es tikai mazliet pavelku, un viņi jau zina, ka es gribu iet mājās. Es pateikšu viņai apstāties. Eksi.
You ask her about kiss. Tu lūdz, lai viņi nobučo? She wanna kiss me. Viņi grib nobučot mani. Daudzi domā, ka Izraēlas centrs ir Telaviva, bet tā tas nav. Pēc kartes tieši te ir Izraēlas centrs, jo 60% Izraēlas teritorijas ir tūkstnesis. Redzat šo ceļu? Šis ir ļoti, ļoti sens ceļš. Tam ir aptuveni 3000 gadu. Kopš Bībeles laikiem. Tas ir tirgotāja ceļš. No Petras, Jordānijā, šurp nāca beduīni uz lūk to seno pilsētu, Mamšita. Šo ceļu sauc par Vīraka taku, jo nabatieši pārdeva smaržvielas rietumiem – Grieķijai, Damaskai, Ēģiptei. Lūk, kāpēc šo ceļu sauc par Vīraka taku. Nabatieši bija ļoti gudri cilvēki, jo zināja, kā tūkstnesī iegūt ūdeni. Nabatieši – sena semītu izcelsmes tauta. Sākotnēji viņi bija klejotāji, kas nodarbojās ar karavānu, kuras nāca no Dienvidarābijas uz Gazu un Damasku, pavadīšanu un apsargāšanu. 3. gadsimtā pirms mūsu ēras sāka veidoties nabatiešu pilsētas, kuras kontrolēja šos karavānu ceļus, un līdz 2. gadsimtam pirms mūsu ēras izveidojās plaukstoša nabatejas karaļvalsts ar galvaspilsētu Petru. Mamšita pilsēta bija ne tikai svarīgs karavānu tranzīta punkts, bet arī visas karaļvalsts lauksaimniecības centrs, īsta oāze tūkstneša vidū. Ahmeds nevelti atzīmēja, ka nabatieši prata iegūt un uzglabāt ūdeni. Izrakumos te atklāja tik oriģinālu apūdeņošanas sistēmu, ka Izraēla to sāk izmantot arī mūsdienu lauksaimniecībā. Ūdens tirgošana karavānām bija viens no galvenajiem pilsētas ienākumu avotiem. Un pilsēta nebija nabadzīga. To var redzēt pat pēc drupām. Milzīgas mājas ar iekšpagalmiem, kolonnām un neskaitāmām istabām. Šitā būs mana istaba, šitā būs tava istaba, jā? Okay. Spēlējam mājās. No vienas puses jau, protams, ir interesanti tā vēstures pieskārienu dabūt. Un vēl kas. 1966. gadā te tika atrasta pasaulē otrā lielākā apslēptā manta. Vara krūka ar 10,5 tūkstošiem romiešu sudraba tetradrahmām. Tas atbilst vairākiem simtiem miljonu eiro. Šodien gudrie aprēķinātāji nabatieši ir tikai vēsture. Vispirms viņu karaļvalsti iekaroja romieši, Bizantijas laikmatā vairums nabatiešu pievērsās kristietībai, un visbeidzot viņi pārtrauca savu eksistenci, kad Palestīnu ieņēma arābi. Žēl. Interesanti bija šie puiši. Viņi, piemēram, vienu no pirmajiem iedomājās iegūt minerālus Nāves jūrā un pārdot Ēģiptē, kur tos izmantoja mumificēšanai. Tas Nāves jūras skats no tā kalna, tas vienkārši sarāva gabalos vispār. Es varu pateikt oficiāli Latvijas Nacionālā televīzijā, šis ir skaistākais, ko es esmu redzējis. Tiešām? Pagaidām. Ārpus tās atspulgs ir vienkārši ko vērts. Bet pie tam tas ir pilnīgi nesaprotams kaut kas. Nāves jūra patiesībā ir ezers, kas atrodas mūsu planētas zemākajā vietā, 430 metrus zem jūras līmeņa. Vēl šī ir viena no pasaules sāļākajām ūdens tilpnēm. Tās sāļums sasniedz 350 promilus. Salīdzināšanai, Baltijas jūras vidējais sāļums ir tikai 5 promilus, bet pasaules okeāna 35. Nevelti šo jūru sauc par Nāves jūru. Izņemot sāli mīlošas baktērijas un sēnes, tajā nekas nedzīvo. Bet tās ūdenī, kura dziedējošās īpašības ir zinātniski pierādītas, ir izšķīdināta gandrīz visa Mendeļejeva tabula. Un šī pilnīgi unikālā dabas parādība izzūd. Katru gadu
Ūdens līmenis Nāves jūrā samazinās par veselu metru. Tā vienkārši izžūst. Tas notiek gan klimata izmaiņu, gan cilvēka darbību rezultātā. Ķīmiskās rūpnīcas šeit iegūst vērtīgas minerālvielas, magniju un bromu. Tas, kas šodien izskatās pēc krasta, vēl pirms dažiem gadiem bija Nāves jūras dibens. Tā visa vieta ap Nāves jūru, skaidrs, viņa jau ir izžūsi jau gadiem. Te gribējās notestēt, tā kā mazam bērnam pagaršot visu. Bija sāļš. Es domāju, ka tos akmeņus varētu vākt un vienkārši likt zupā. Jo tur, man liekas, tas sāls koncentrācija ir tik liels, ka tie akmeņi visi sasūkušies ar to sāli. Un tur jau var redzēt, kas notiek ar tiem akmeņiem, ka viņi paliek pa tiem sālstabiem, tādiem lieliem aizbergiem. Vai atceraties Bībeles stāstu par pilsētām Sodomu un Gomoru, kuras dēļ grēkiem iznīcināja Dievs? Tad lūk, tas notika tepat netālu. Visā Sodomā atradās tikai viens taisnīgais – Lots. Eņģeļi pavēlēja viņam un viņa ģimenei pamest pilsētu, aizliedzot atskatīties, lai kas arī nenotiktu. Bet Lota sieva aizejot tomēr atskatījās, un par sodu tika pārvērsta sālsstabā. Neticat? Ieskatieties, redzat sievieti apmetnī? Zinot to stāstu par Lata sievu, viņa tur šķiet pilnīgi reāli. Tāda, ka tā tiešām ir viņa. Un tā, sākam ūdens procedūras. Nāves jūrā noslīgt nav iespējams. Ūdens ir tik blīvs, ka ķermenis tajā negribst. Nereāli sajūta, pilnīgi. Tad, kā ar tevi notiek kaut kas prātam neaptverams, pilnīgā bezsvara stāvoklī, tu tā kā baidies un kūt iekšas, un tauriņi lido, un tu priecājies kā bērns par to, kā tas var būt, kā es varu peldēt pa virsu, un tu reāli atslāpst un peldi. Un tev vienkārši tur tā kā tādu pludiņu. Tas laikam ir kaut kas līdzīgs bezsvara stāvoklim, jo tiešām tik komiski tie visi cilvēki, ka tu redzi, ka viņi nevis peld, kā to dara jūrā, bet visi tur tā kā bumbiņas tur lēkā. Tā ir tik nereāla sajūta. Mēs bijām pilnīgā histērijā. Tas bija tik jauki. Mēs pilnīgi kā bērni vienkārši priecājāmies. Tas ūdens ir kaut kas starp ļoti vājas koncentrācijas ķīseli vai arī kaut kāds glicerīns varbūt. Viņš ir tāds, ka tu redzi, kā tas sāls tur kūļājas tajā ūdenī. Es nevaru neizpieties mieru. Man bija tā laime izbaudīt arī to, kā ieiet šis ūdens acīs. Reti nepatīkama sajūta. Nemēģiniet to mājās. Labi, ka bija aija. Es redzu! Atpakaļ, ja? Tad arī skrējam. Ļoti spēcīgu enerģiju es jūtu patiesi. Tad ļoti spiedīga sajūta, ļoti spēcīga galva griezās. Daudzi brauc uz Nāves jūras kurortiem dēļ slavenajiem dziedinošajiem dubļiem. Runā, ka to īpašo sastāvu tā arī nav izdevies izveidot mākslīgi. Ar tiem ārstē smagas ādas saslimšanas, iekaisumus, locītavu nervu sistēmas un asinsvadu slimības. Es jūtos kā krekls bilds. Un vispār šie dubļi ādu var padarīt jaunu un veselu. Galvenais – nepārcensties. Lai tu sejas arī. Es negribu sejas. Āda ir brīnišķīga pēc dubļiem. Es, protams, kā vīrietis nespēju novērtēt šīs procedūras kvalitātes vai rezultātu. Jā, bet vispār sajūta pēc jūras un pēc dubļiem. Man tā sajūta bija līdzīga kā pēc pirts rituāla. Bet pēc tāda kārtīga pirts rituāla, ka tu esi no kaut kā lieka atbrīvojies, bet esi tāds patīkami nogurs.
Bet bija jāturpina braukt. Noteikti jābrauc, jo mūs jau gaida vienā neparastā vietā – ekoloģiskā mākslas ciematā. Kas tas ir? Izstāstīsim nākamajā sērijā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.